7. jūnijas. Mēs esam 2. posmā Laivu līgā. Atrodamies Koknesē. Liela, plaša un ļoti skaisti ūdeņi. Ļoti skaisti. Un kā parasti jūnijas ir zandarta mēnesis, zandarta sezonas sākums. Arī šeit zandarta ir ļoti daudz. Bet ir samērā grūti noķert, bet kādam viņi noteikti būs. Ir arī līdaks asars. Tā kā drīz dosim startu, 45 laivas un skatāmies, kāda būs tā diena. Labrīt, kungi! Jā, sveiki, sveiki! Mēs jau sveicinājām. Patīkam jūs redzēt. Kā treniņi? Kāds noskaņojums? Kas ir treniņi? Lakšķerēt bijām, jā. Esam bijuši. Noskaņojums labs, jā. Es pirms 10 gadiem, nu jau vairāk. Baigi nekas nav mainījies. Kāds prognozes? Bezvējš, saule. Trešās laika izmaiņas 3 dienu laikā. Es domāju, ka ir diezgan stingrs skaidrs. Dievs dod kaut ko noķert. Jā, ir diezgan stingrs skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Un prognozes, lai top 3 tiktu. Vairs tik tālu. Labi, paldies, Nāstu. Kāds noskaņojums? Fantastisks, jā. Saulains rīts, saulīt spīd, silti, forši. Zīves gan jau neķersies, bet ir forši. Kā treniņi? Mēs vakar bijām uz ūdens, ja vakar būtu mačs, mums būtu 4 ieskaitas zīves, asarīši. Arī labi, jā, arī labi. Kāds prognozes pirmajai vietai? 4 līdakas. Kaut kādi 4 zandari, 4 līdaks, būs kāds asars. Ķip kaut kas tāds. Tas ir diezgan labi, jā. Jā, tas būs tā kā pirmajai vietai. Tas ir diezgan labi, jā. Mēs pa pirmo, pa pēdējo. Pa pēdējo gan jau uz nulēm ar kāds paliks. Es ceru, ka ne mēs, jo pēdējo reizi Latvijas čempioni mēs dubult baram nopelnījām. Atcerot. Šodien viss ir atkal. Jā, tā bija laba dziesma. Jā, labi, tad kungi neasaks un veiksim. Jā, paldies. Kāds noskaņojums? Saulains. Ideāli. Tu jau zini, kā līdaks saulītei karāt. Fantastiski. Tā kā noskaņojums attiecīgais. Baudīsim būs, zandars būs. Nē, ķersim tikai līdaku. Līdaka? Tikai līdaku. Domāju, ka zandars nebūs? Zandars neķersim. Neķersim. Nē. Es nezinu, vai viņš būs, gan jau kādam būs, bet mēs ķersim līdaku, un ja mēs noķersim 4 līdakas, mēs būsim priecīgi. Pārējo protokolu ar asarīšiem. Nu, 40 plus. Nu, tas jau būs kaut kāda zinātniskā fantastika. Bet 4 līdakas vajadzētu izspiest, bet kā būs, nevar. Skatīsimies, tad? Skatīsimies. Veiksim. Tev arī. Labrīt visiem! Skaistā Koknese, 2. posms, kā saka, zandarta sezonas atklāšana, un cerams, ka tos zandartus jūs arī ķersiet, jo lai tās līdakas te visas netiek sadurtas, bet laikam gan daudz esam jau arī sadūruši. Tā kā ieskaitē 20 lielākās zivis, šoreiz jau visas sugas, zandarta līdaka asars no 20 cm, līdaks 50, zandars 45. Pasludinu 2. posmu par atklātu, lai zivīga diena dodamies pa laivām. Tā saka, neatsaka. Nu ko, 2. posms Koknesē. Mēs esam praktiski pie zonas beigām, Aivieksts upē. Nu, mums ir viens asarīts, bet ja mēs skatāmies, kas pa stundu ir noticis, tad
pirmajā vietā ir Facex Fishing Team ar 2 līdakām. 8000 punktu. Tā kā zivju nav daudz, bet šodien arī nav nekāds līdaku laiks. Prožektors spīd, vēja nav, būs grūti. Kāds ķer zandarts, kādam trāpās asarīši. Mēs turpināsim meklēt savas līdakas, jeb citu līdakas. Pēc kaut kāda brīža varēsiet sekot līdzi turpinājumā pirmā posma uzvarētājiem. Pastāst, kā tu noķēri to asaru un ar ko tu ķeri? Es maucu atvadā. Pārbaudījām, ka atvada šeit labi strādā koknesē izrādās. Testējām visu kaut kādus variantus. Nonācām pie slēdziena mārci, kad atvada labi zandratu vāc un asarus labus izmērus. Līdakas maksājums rezervē. Jā, līdakas rezervē. To mēs laika drīz brauksim jau. Treniņos bijāt? Jā, 2 dienas. Kā treniņos gāja? Protokols bija ciet. Šoreiz laika maiņa, kārtējo reizi pieviļ. Bet, daram, ko varam. Bet kaut kas ķerās? Jā. Ar mocīšanu, bet ķerās. Īstens. Sagriezies mutē. Nām uzmanīgi. Jā, Viņi ko varēja? Ir elektromotos klāt. Iet projām? Zālēs, es atlaidu koku. Jā, labi. Var paspēlēt. Sūtās. Viss līdz klāt. No otras puses, jā? Jā, eju. Iegriezīšu laivu un eju pretī. Jā, liec ātrāk. Es vienkārši te ir tās. Es jau viņu šobrīd pat nejūtu vairs. Galvenais, lai viņa... Galvenais, lai viņa pati atpiņķerēs sev vaļā. Ir visi aizgāja. Pēdējās spraigās minūtes. Bet, mēs priecāsimies, ja arī Vilcāna kungs paliks. 2 līdakas aizgāja? 3 jau. Nu ko, 4 minūtes palikušas? Jā. Kas notika pēdējās minūtēs? Nodila 3 gabals vienā točkā uzreiz. Tas ir brauciens, tas arī klāt iepriekšējā točkā. 4 lielas zivis, kuras nodila. Veiksme. Vai no operators laivā. Nākamais posms Jūrmala? Jā. Tur būs jaudīgi, ja? Tās jau mums kā. Kad sanāk, ka mēs tā vadās kopvērtējam, mēs esam pirmie.
ko, foršais, interesantais koknes posms. Mazliet savādāks, kā parasti karsts. Varēja būt vējaināks, bet, kaut kādas zivis jau ķērās. Kā parasti, kas bija atraduši atslēdziņu, tie arī saķēra. Pāris zandarti, ir arī 1,8 m līdeka, tā kā ir arī koknesē liels līdeks. Kas zina, varbūt nākošu gadu atgriezīsimies koknesē, bet to mēs vēl nezinām, vai mēs atgriezīsimies šeit vai ne. Bet, posms interesants, visi nevar būt viegli posmi. Un mums ir attiecīgi zināms labākais trīnieks. 3. vieta – Empro sērijas Vitālijs Viltāns, Staņislavs Osipovs. 2. vieta – Formula 2 Baiba Jaudzema, Normunds Vingris. 2. posma uzvarētāji Paceks Fishing Team, Imants Tiltiņš, Ričārdā Sinkēvičs. Kā kungi gāja? Kā jau rīt teicu, jābūt ir 4 līdekām. Jā. Bija 5 līdeki. Ideāli. Diezgan labi. Plančiks izpildīts. Jā, līdeki skaisti, tiešām skaisti līdeki. Man liekas, pirmā bija 6.3, pēc tam bija 6.8, vai ne? Nē, pirmā bija lielā. Bet vispār gāja episki, tāpēc, ka mums motors noklājās. Mēs stundu remontējām motoru. Un ar to visu vēl pirmā vieta. Jā, salikās. Diezgan daudziem šodien nesalikās, neatrada to īsto atslēdzi. Kā tad bija šodien īsta atslēdzi uzvarēt? Treniņos atradām līdeku un sapratām, kuros laikos ir iznācējums. Vienkārši? Jā, klasiski. Visi kungi, paldies un tiekamies nākošajā. Paldies, turē. Apsveicu jūs ar 2. vietu. Daudziem šodien nesagāja, jums ļoti labi izdevās. Noķērāt arī lielāko šīs dienas līdeku, 1,8 m. Kā jums izdevās tādu? Šulcam. Vienmēr ir jābūt kaut tai bišķi, bet taļāvai. Viņš tur gaidīja. Viņam vienreiz bija pieķērusies, bet es nespēju viņu paņemt. Baiba bija pieķērusies. Es uztveramāk biju un viņa aizšmuka un tagad viņu paņēma. Ideāli. Jā, ideāli. Sagaidīja. Tad jātiekās ir Jūrmalā. Es domāju, ka jā. Vairs jau nav variantu. Apsveic. Paldies. Paldies. Apsveic ar 3. vietu. Paldies. Valači. Paldies. Bišķiņ pietrūka. Drošs sports. Droši vien tā līde, ko jūs bijāt dusmīgi uz mums uz Zariņu. Jā. Jā, kāda bija šodienas atslēdziņa? Jo daudziem šogad nesagāja. Jums ļoti labi bija, 7 līde. Vajag vairāk trenēties. Un jūs pavadījāt uz ūdens? No trešdienas. Viņš šovakar nē. No trešdienas. Nonāt ir daudz. 6. 6. Tas ir jā. Bet malači, rezultāts ir. Apsveic. Paldies liels. Tiekamies nākošajā etapā. 4. šīs dienas vietas ieguvēja malači. Koka medaļa. Koka medaļa. Atzinīgs vārds šodien arī dzirdējām no galvenā tiesneša puses. Es beidzot viņus iemācījis normāli bildēt zivis. Vispār neviena kļūda. Viss tā kā čotka. Mums šodien pastāstīja, kā vajag ar vienu pirkstu nākamreiz. Bet visumā ļoti labi, malači. Nezinu vēl kopvērtējumu, bet izskatās, ka kopvērtējumā jūs turaties līderu pozīcijā. Tad kā vispār bija šodien ar operātoru braukt kopā? Aura slikta. Slikta aura. 4. vieta nesot slikta aura. Vīri visi aizgāja. Tik daudz nodilušas zivis pēdējās stundas laikā. Pa visiem treniņiem nereiz nebija. Attiecīgi tad skatītāji varēs redzēt, nevis tas būs kārtējais, kā lai saka, tieši tā. Man tāda zīva aizgāja šī tāda. Tagad viss varēs redzēt. Tā mums liktos, ka jūs atkal tur kaut ko. Nē. Vienai pat braucām ankuru klāt. Pēdējā momentā. Tāda ir tā dzīve. Tagad jāgatavojas Jūrmalē. Jā, mājas pats. Mājas. Tad jāuzmanāsim jau tiltiņu kungu. Tiltiņš ir bīstams. Ļoti. Slidens tips. Salidens, kurš netrenējās, bet trenējās. Jā. Visi, kungi, nu tad tiekamies Jūrmalā. Ko? Paldies, ka skatījies. Šī bija Laivu līga, 2. posms, 7. jūnijas Koknesē. Interesē pasākums, kurš kļūst pa lielāko Latvijā.
ar makšķeru.lv, BAM Live League, tikai klasika, tā kā, ja ir vēlme piedalīties droši. Tagad ir pauzīts starp posmiem aptuveni mēnesis, sākās vasara, atvaļinājumi var atpūsties, paķert vienkārši zivis, ne tikai sporta pēc. Un pēc mēneša nostartēt Lielupē Jūrmalā. Protams, jāsaka paldies visiem atbalstītājiem, Major Craft, Echolot CU, Watersnakes, Pegasus Bolt, Rapava, Ezera Kalviņa par balvu fondu, jo, ja nav atbalstītāji, nav pasākumu. Mums atbalstītāji gana daudz, tas priecē, paldies viņiem un tiekamies ar jums Lielupē Jūrmalā pēc mēneša. Čau!